kultūras institūtā, kas tagad ir mainījis nosaukumu, bijis gan katedras vadītājs, gan arī ilgu laiku prorektors. Kolēģis ir šobrīd mazliet mainījis savu darbības virzienu un izrādās, ka faktiski dakteres hobijs ir turisms. Un tādēļ dakteres tagad strādā Baltijas valstīs par dažādu turistu grupu vadītāju un šajā sakarā var teikt, ka, kā noskaidrojās, tie kolēģi, tie cilvēki, kas ir šajā grupā bijuši, ļoti apmierināti. Dakterim ir bijis arī iespēja strādāt par neiroķirurgu un pat par neiroķirurģijas nodaļas vadītāju. Un šādas tās dažādās specialitātes dzīves gaitā ļoti interesanta lieta un liecina tikai par to, ka cilvēks ir ārkārtīgi vispusīgs un lūdzu mūsu prezidents pasniegt diplomu. Gadus aktīvas dzīves veids, kā veselības palīdzību. Paldies! Man tiešām bija liels pārsteigums, ka man paziņoja, ka man jāierodās šeit. Es jau sen, godīgi runājot, neesmu vairs ārsts un neārstēju nevienu. Un tos gadus, ko es strādāju, varbūt veselības labā, tiem ir vairāk profesionāls. Un kā jau te teicis, es pats mēģināju rādīt citiem piemēru un arī pētīt, kā ir tā fiziskā sagatavotība, attīstība un tā tālāk, un sirdslimību profilaks un pārējais, kas saistīts ar fiziskām aktivitātēm. Nu jā, un tagad, kā dzirdējāt, būdams pensijā, es vēl drusku darbojos pavasarī un pavadu vācu valodā runājušās grupas, un vakar es atbraucu no Tallinas atpakaļ, un tagad pus 7 braucu uz Viļņu, jo rītā man jāskaita vēl vienu grupu uz Dzīve ir strauja. Jā, man ir kaut kāds nopelns, tad varbūt ir daļai tas, kad Rīgā parādās tādām riteņbraucējiem, jo 20 gadus es viens pats braucu par Rīga riteņu.